Tā, tagad ir 17. gads, 27. vai 28. maijs. Esmu atvedis 7 saimes uz 10 hektārīgu lauku. Pa lielu mājās šobrīd tāds izskatījās kā bezienesums. Bites ļoti izrāda interesi par atstājiem tukšajiem rāmjiem, tādiem, kuri nepilniem, kaut kādiem pusizlaizītiem. Tā ka šeit arī tagad šobrīd drapši nemedo, visas sēž mājās, nekur daudz neldenās apkārt. Esmu izgājis cauri visām saimēm. Tā, nu te bija tāda situācija. To ar to lielo sešinieku virsū viņš bija stāvējis mājās pāris kaut kādas 2 nedēļas. Stāvējis ieguvis spēku, jo tā bija pēc ziemas tāda švaka saimīte. Es viņu uzliku vienkārši šķirsieta, avīze. Uzliku. Bija uz šitās, viņai bija viens korpus. Tā bija tāda normāla, bet viņa nebija baigi superliela. Un tad viņas kaut kādas 2 nedēļas kopā patusējās. Nu tā ir forši. Palikusi daudz spēcīgāka. Tur māte ir piedējusi pilnu, tur arī daudz ir aizvākotie. Nu viņa drīz nāks vaļā. Nu tagad pēc nedēļas es te braukšu skatīties. Iespējams, ka tad varbūt jau varēs viņa uzlikt mazo puskorpusu rāmīti virsū. Nu, korpusu. Jā, ar maziem rāmīšiem puskorpusu. Jā, tā, nu jā, te es tagad uzliku augšā caur šo dubulto skreju, tiem somu stropiem. Tās dubultās skrejas, nu viņas nav sliktas. Bet pagaidām es vienkārši atstāju, lai ir abas vaļā, lai bites pašas pierod, kad ir 2 skrejas. Un tas atbraukšu pēc kāda laiciņa. Kaut kad man vajadzēs atbraukt, jo es aizmirsu paņemt līdzi šitos tos sauc par, kā viņas, nē, šeit nav virsū uzlikts, un šitiem te bija uzlikts propalisa sieti. Šādas propalisa sietas es gribēju arī šitiem paņemt, redz, viņiem ir dziļie, poļu stropiem ir dziļie vāki, jumtiņi dziļie. Un tas pārvadājot poļu stropi ir daudz galvastiesas pārāk par somu stropiem, jo viņiem pietiek uzliek uz korpusa vienkārši šito te augšā vaļējo vāku, un visas bites, var teikt, nu, tur viņas pārsvarā salien šitiem te augšas tajā telpā brīvajā, un ir daudz labāk, mierīgāk braukšana viņam. Nu, pilnīgi viss saimnes, un šitās ekurām visām ir dziļie vāki, un tāds. Nu, plus vēl tas, kad, kā man te ir šķirsiets, vēl arī pārvadājot, te bija tukši maziņie korpusiņi, lai viņām ir vieta, jo šitā, nu, šitās, kur vislielākās ir uzlikts, tās arī ir visspēcīgākās attīstītas. Un tad viņām pārvadājot, es viņas kaut kā, man tas liekas bišķi pa ļaunu, tā viņas saspiest vienā mazā korpusā. Un sevišķi vēl bija tas, kad tajā dienā, kad es gribēju, nu, ka es viņas tā kā kārtoju uz pārvadāšanu, tajā dienā nevarēju, man dienu vēl vajadzēja gaidīt, un tad iedomājies, ja viņam diena ir jāsēž saspiestā mazā korpusā, kas bija pirms tam normāli piepildījušas pilnas 2 korpus, nu, tad tur var visādi bēdīgi sanākt braucot. Nu, tā, kad vienkārši gaidot viņas saka, mums ir šauri, vai metam uz spietošanu un aiziet, un pēc tam jau viņam to dings vairs neizmetīs ārā, nu. Tagad it kā viņām vietas te visām ir daudz. Tā, gribēšu pastāstīt arī, redz, šogad ir beidzot, es atbrīvojies no tām smirdīgajām riepām. Ļoti ērti. Ar riepām, protams, ka piekrīt ļoti ērti, bet šis variants ir krietni tāds praktiskāks, estētiski daudz pieņemamāks, kad ir tur 90 grādos sametinātas tādas caurules, viņām ir 5 centimetrīgie brusiņas, izliek cauri. Pa lielam, protams, ka to idejas es noskatījos no poļiem. Poļiem ir 3 stropi pa vidu, vienkārši man mājās pēkšņi nevarēja atrast svaigas tādas tik garas latas, jo tad ir 3 stropi pa vidu, kājiņas, un vēl pa stropam katrā otrā pusē sēž. Nu, principā it kā man liekas tā nopietni. Tur jau tas svars sanāk nopietnas, bet iespējams, ka latiņas arī tur. Nu, varbūt, nezinu, tās latiņas uztais no kaut kāda izturīgāka koka, varbūt tas nav parastais skujkoks, kaut ko izturīgāk varbūt paņem, bet pa lielam šitais, nu, pilnīgi droši var 4 turēt virsū, 2 pa vidu,
un vēl viens katrā savā malā. Vienkārši tur vajag garākas latiņas. Nu, tās man nebija. Nu, šitās dzelzs kājas tādu uztaisīt ir 40 minūtes, nu, no materiāla sākuma līdz beigām. Nu, protams, krāsošanu neskaitot. Tur man pulverizators nobruka, tur īsti nesanāca vēl nokrāsot, tāpēc man viss tādas tagad šobrīd ir nekrāsotas, bet, nu, uz ganībām ir jābrauc, un tad aizbrauc tāpatās nekrāsotām. Nu, to gan jau pēc tam. Nu, tā. Nu, jā, Saims ir viss kārtībā. Tagad, kad es sanāku? Nu, jā, vakardien naktī atveda, nu, iepriekšējā naktī, viņas tagad ir dienas to nostāvējušas, iepriekšējā naktī atveda, vienkārši tagad, lai viņam ir pagājis, nu, jau kāds laiciņš, viņas jau ir nomierinājušās, visas mātes dēja. Nu, katrā gadījumā tikai vienā saimē varbūt es māti ieraudzīju vai divās, bet visur ir oliņas, sasteigtie pasākumi nav sataisīti. Tā, kad pārvedums bija ļoti veiksmīgs. Nu, es patiesībā man piekabēju ar 8 stropiem vietas, man vienkārši tas, ka man tagad, kāpēc man tad 7? Nu, jā, pareizi, es vedu, vienkārši šitais te bija smags gadījums. Nu, viņas vedu, noņēmu nost, vienkārši tādus 2 kurpusus viens pats nevar pacelt. Un tad vienkārši noņēmu nostu, un kad atvedu šajien, tad tur faktiski medus korpusus augšā. Nu, tur ir perivels stāvi, nu, kas ir aizvākotie, lai apakšā mātē vairāk brīvā vieta, kur dēt vienkārši tos persus tur uzcēlu augšā, un pēc tam viņi izies, un tad tur sanesīs medu, un tāda stratēģija, ka tāda neliela piekabīta uz 8 stropiem, bet, principā, ja pa lielam daudz vairāk gribās, tad poļu stropi ir vēl labāk piemērojami vadāšanai, jo viņiem ir, aiziešu tik parādīšu, viņiem ir, var tās bites ieliec iekšā korpusā. Tā. Nu, tad iedomājies, ka šitais te ir starplikā, paņem vienu korpusu ar oriģinālo saimi, hops, šitādu te starpliku uzliek pa vidu, un vēl vienu saimi pa virsmu ar stropēm noštropē. Nu, protams, augšā šitai saimē redz, un te uzliek ir daudz brīvā vieta. Un, principā, sanāk, es arī varu, ja man visi ir vienādi poļu stropi, tad es varu mierīgi tajā piekabītē 16 saimes atvest. Neliela piekabīta, nu tā, kad viņas tagad nerādīšu, man te viņas nav. Es atbraucu labi, viss situācija beidza.